meklējums. Tā, tad sveiciens vēlreiz mūsu Python kursā. Tad šodien mēs darbosimies ar Python sarakstiem. Otra tāda apakštēma, ko es gribētu apstīt, ir nedaudz par Git parunāt. Bija interesi cilvēkiem, tas nav daļa no tāda tīrā vienā Pythons, bet tā ir daļa no tādas modernas darba plūsmas. Bet varbūt sāksim apskatīt mūsu biespienu uzdevumu, kur sakot, jā, jo šis te, vai varēsim saprast, kas notiekās šeit ar to biespienu. Kas tur bija? Nu, jā. Un skatīsimies to ideju. Nu, ideja drusiņi, tas sakot, pastīties, kur. Te pat nomainīts, te jau Toms skatījās, kurš Toms skatījās arī ar regular expression. Nu, tad to mēs vēl neskatīsim, lai nebojātu cilvēkiem vēl trakāk nepaliktu. Skatīsimies kādu vienkāršo kristīnu bez regular expression. Jā, regular expression būs drusku vēlāk. Tā, nu jā, te tā pamatdoma vienkāršai idejai. Jā, tad atrast šos te indeksus, jā, un tieši tā, 3 lietas jānosaka pēc būtības, jā. Tātad es šo saglabāšu, kas tas ir, tad šo te, jā, un apstīsimies, kas mums tas sanāks te beigās. Tā. Jā, un te moments atgan to, ka šo visu, ko es daru Visual Studio Code, var darīt Tonijā. Var darīt Tonijā, nav obligāti jālieto Visual Studio Code, ja jums liekas pārāk daudzās opcijas ir, jā. Lai gan īstenībā, nu, sakot, tās pamata opcijas, kas mums ir pārlūks, te ir Explorers, te ir termināls, un te ir pats kods pēc būtības, jā. Ko es darīšu, es mēģināšu atslēgt pagaidām AI, lai netraucē mums drusciņi. Jā, šeit pārāk daudz mums saka priekšā. Jā, tā. Un attiecīgi mēs viņu, ko viņš mums saka, tagad te ir. Es pagaidām atslēgšu. Tā skatīsimies, ko viņš teiks, tagad vai nestrādās. Tā, ejam uz šo te šodienas uzdevumu, tad ir jaunu failu. Jā, Tad nē, ja atvainojos, nepareizi. Tas ir aizvakardiena, jā, biespiens, jā, mums vajag biespiens, jā, liksim biespienu. Uzdevums 3, jā, biespiens, jā, M27 pai, jā, nu lūk. Un iziesim cauri par rindiņai šim te uzdevumam, kas tad te notiekās labs. Tad mums bija, atgādināšu, kāds uzdevums bija. Uzdevums mums bija atrast veikt nelielu teksta pārveidošanu. Ja ar nosacījumu, ja ir kaut kas tekstā atrodas kaut kādi atslēgas vārdi. Ja? Tad, ja vārdā iekšā nav slikts, mēs gribam visu nomainīt šo posmu uz ir labs, un tad bez iekšā kaut kādi varētu būt vēl kaut kādi vārdi, tie arī vispār vienkārši jāiznīcina, jānoņem nos. Tā kā šeit piemēram, laiks nav slikts, šeit nav neviena papildu vārda, sanāk, laiks ir labs. Auto nav jauns, te nav tas neatiecās uz lietu, tas paliek oriģināls. Un šis tas grūtais piemērs, tas biespiens nav nemaz tik slikts, tas biespiens ir labs. Tad šis te lielā teksta daļa ir jāpārvērš par šādu. Ko tas nozīmē? Tad mums atceramies, ka katram simbolam ir katram ir konkrēta pozīcija, sākot no nulles. Mums vienkārši jāatrod šie indeksi, kurš sākās N, un kur sākās nav, un kur sākās slikts. Jāpārbauda, viņas eksistē. Un ir vēl viens moments, jā. Es te pieminēju arī te find vai in arī varētu noderēt, un slice mums noderētu arī varētu noderēt, jā. Nu, lūk. Un tajā ziņā ir viens moments, ko es redzu, ka ir atrisināts veiksmīgi, ir tas, ka ja mēs atrodam tos simbolus, bet ja viņiem tā secība nepareizi, un tad var sanākt, tā teikt, ne tikai biespiens, var sanākt sviests kārtīgs, vai ne? Skatīsimies. Principā, jā. Tad mēs skatāmies, atrodam indeks 1, nu es teiktu tā, sliktais indeks un nav indeks un slikti indeks. Mums ir tie divas atslēgas, divas ādatas, tā teikt, var 1 un 2, jā, ļoti labi mainīgos, jā, un attiecīgi atrodam, jā, un attiecīgi tās daļas mums ir jāizrēķina. Tagad, tā, mēs pārbaudam, vai vispār kaut ko vajag darīt, tad kas mums ir? Vai indeks 1 nav -1, atceramies, kāpēc, ko tas nozīmē. Ja viens no šiem ir -1, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mums šajā uzdevumā nekas nav jādara, jo nav atrasts, vai nu vārds nav, vai vārds slikts nav atrasts. Līdz ar to ir prasība, lai abi šie indeksi nebūtu -1, jo -1 simbolizē, atceramies vēlreiz, mums Visual Studio Code visi saka priekšā, pie kur rakstīts, atrod zemāko indeksu, jā, un atrod -1, ja ir tā teikt fail, ja neatrod neko. Tad -1 simbolizē neatrašanu, jo nullīte
protams, atrast, ko nozīmē nullīte. Nullīte nozīmē, ka mēs atradām kaut ko teksta sākumā, pašā sākumā atradām kādu vārdu. Tā arī var gadīties, vai ne? Bet, nu, lūk, tad mēs ko tas nozīmē? Šeit šis if, kāds atrast šo zarošanas. Mums ir 3 nosacījumi, lai kaut ko darītu. Tad 3 nosacījumi, pirms mēs celtos no gultas, tā teikt. Tad kas mums ir? Ir atrasts pirmais indeks, kaut kur viņš ir mūsu tekstā, ir otrais atrasts, tad ir nav un slikts. Šīs divas adatas ir atrastas, un šī kritiskā lieta, ko dažreiz uzdevumos palaiž garām, ka mums, lai viss strādā korekti, vajag pirmajam jānāk pirms otrā. Tad indeksam 1 jābūt mazākam par indeksu 2. Nu, kāpēc? Sanāk, mums ļoti jocīgi sanāks teksts. Nu, lūk, un ko mēs darām? Mēs zinām, tad mēs zinām 3 daļās. Mēs zinām, ka līdz indeksam 1 tie ir visi vārdi, pirms nav ļoti labi komentāri, lieliski, labi pastrādāts. Tad mums ir kaut kāds vidus, indeks 1, ja, plus garums, ja, tas ir vidus. Atceros, kas ir šis sākums? Tās ir griezi, tie ir griešana, mēs griežam tekstu, ja, līdz kurš sākās nav, bet to N burtuņu mēs neiekļaujam. Atceros, ka šis neiekļauj to N burtu, ja. Tad ko mēs darām šeit vidus? Mēs ņemam no 1 plus tas nav, līdz slikts, tad to visu vidu mēs paņemam, vai mēs kaut kur izmantosim, viņus paredzēsim, vai vispār vajadzēs, mums jau nevajadzēs, man liekas, vai ne? Un, attiecīgi, mums ir galvenais svarīgi tās beigas, jā, te ir svarīgi indeks 2, un svarīgi slikts, jā, mums svarīgi visais slikts saglabāt, vai ne? Tāpēc, ko mēs darām? Mums ir jāizrēķina garums šim te sliktumam, slikts, cik garš ir slikts. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs to slikts negribam iekļaut. Mēs gribam tieši sākt šeit aiz beigām. Un tad mums būs šīs 3 daļas. Un tad ir mūsu jaunās. Nu, tas replacements ir labs. Un redz, ka domas, ka to midli, man liekas, nebija prasīts ņemt. Bija doma, ka mums nevajadzēs to midli ņemt nost. Ja? Savādāk, protams, ir gadījums, bāzes gadījums, default, ja? Default, ja? Noklusētais gadījums, default. Nu, lūk. Šādi. Nu, tomēr viņš man tomēr ir ieslēdzies, neko darīt, laikam es nevaru atslēgt, laikam viņš tomēr, laikam, labi, lai jau ir nekas labi. Nu, labi, paskatīsimies, vai strādā. Tagad, protams, viens jautājums ir šo te visu tā teikt paskaidrot, bet vai viņš strādās. Ja? Tad es palaidīšu Python failu un skatīsimies, gaidīsim, ko man teiks. Ja? Uzdziedam tekstu. Biespiens nav slikts. Ja? Biespiens nav nemaz tik slikts, vai ne? Vai ne? Ir nemaz tik labs. Nu, lūk, doma bija kāda ir labs. Doma bija, ka šo mums nevajag, ja? Tad to mēs darām, kā mēs to izlabosim, ja? Shift, Alt, bultiņu uz leju. Atceramies, ka mums ir iespēja nokopēt rindiņu. Nokopēt vienu rindiņu, vai Shift, Alt, vai uz leju bultiņu. Ja, es nokopēšu rindiņu, lai atrastu šo te. Ja, mēs negribam un Control, Forward, Slash es aizkomentēju. Un attiecīgi vidu mums nevajag. Ja? Tāpēc, ka nebija prasīts šī uzdevumā. Jā, nu lūk. Un tagad varētu strādāt pilnīgi tā, kā uzdevumā prasīts. Skatīsimies. Nu, vienīgi saka, kas ir varbūt tās tie var 3 var 4, nu, mēs to runāsim šodien par tiem sarakstiem, nav lieliski nosaukumi, jo viņi neko, grūti izdomāt, kad, varētu teikt, tas kā saka, sākums, new beginning, kaut kāds sākuma vārds, beigu vārds, ja jaunais beigu vārds, kaut kas tāds varētu būt, jo, vārds 3 var 4, protams, uzreiz, ja kodā es redzu vārds 3 var 4, man uzreiz nav nekāda jausma, ko tas nozīmē, vai ne? Ļoti grūti pateikt pēc tam. Uzdevums gan maz šeit, lai to varētu izmantot, bet principā vārds 3 var 4, tie nav labi nosaukumi, jo viņiem neko nesimbolizē, jā, nav, jā, tajā ziņā tas problemātisks, no tie nosaukumi drusciņi, jā. Tas vēlreiz grūtākais, viens no grūtākajiem nosacījumiem programmēšanā ir labus nosaukumus izgrot mainīgajiem. Ja? Ja ir labi nosaukumi mainīgajiem, ļoti daudz kas atrisinās. Tad, nu, lūk, tā, iedīsim tekstu, atkal to biespienu. Biespiens ir lielisks. Biespiens tiešām lielisks, ja? Un, protams, biespiens ir, tas arī tāds bāzes gadījums jāpārbauda, vai ne? Tā, un tagad palaidīšu vēlreiz šo komandu. Atkal tas, ko es nospiešu to run, īstenībā viņš iet atrod Pythonu un parod, kur biespien to programmu palaist. Ja? Atkal kaut kur datorā jūsu ir Pythons, to viņš zina, kur atrast, Visual Studio Code, ja? Un viņš viņu palaist. Toni to ar to pašu, tikai Toni jau zina automātiski, kur Pythons dzīvo. Nu, lūk. Un, ko tad biespiens?
nav nemaz tik slikts. Un es gribētu dabūt, vai ne? Un tagad mums vēl nesanāks pilnīgi gramatiski korekts, bet skatāmies. 55 redz, te ir maza mikro kļūda. Kāda kļūdas aizmirstu, protams, šī risinamā ielikt atstarpi. Varēja arī starp F-stringiem to darīt, protams, jā. Jā, šādā veidā. Saglabāsim. Biezpiens lielisks. Nav nemaz tik slikts. Vai ne? Biezpiens ir labs, vai ne? Nu, atkal, latviešu gramatikā tas nebūs pilnīgi pareizi, bet idejiski tagad strādā pareizi. Jā. Tad viss, atkal, šādos uzdevumos, kur kaut kas ir ļutā indeksi, jā, tur kaut kāds griešanas, nu, normāla, nu, nevajag uzvērst, ja pēkšņi pirmā versijā ir vai nu par vienu, par daudz, vai par maz kaut kāds nobīdes. Tā ir standarta lieta, jā, to var viegli ātri atrasināt, tikai uz kuru pusi var par daudz griezt vai par maz griezt, jā, šīs indeksācijas kļūdiņas. Bet ļoti labi, ka atrada tieši to ideju. Tā pamat ideja, ko es gribēju redzēt, ir tieši to, ka mēs varam atrast pēc garuma indeks, jā, pirmais sākums, jā, un atrast, cik daudz tālāk jāņem. Ne? Tas vidus šeit nebija jāizmanto, jā, mēs varam atrast tieši precīzi. To ideju, tad mēs zinām, kur sākās, un tad ir vajadzīgs garums tam vārdam. Un tad mēs attiecīgi zinām, kurā vietā mums vajag griezt, tā teikt, jā, kā ķirurgam, tā teikt. Labi, varbūt tās es atceros vēlreiz, ka šo uzdevumu es pievienošu tūltās pie kursa materiāliem, jā. Un te arī būs arī smuka pāriesim tajā nākušajā tēmā drīz par gitu. Bet varbūt vēl kādam nāk kāds jautājums par šim tad biezpiens, ja? Es zinu, ka bija tas regular expressions, tas ļoti labi, bet nu regular expressions negribēju šodien skatīties iekšā, braukt iekšā, biezpiens ar slice. Ja? Un ko es tad, pats izdarīju? Tātad sinhronizēšu maiņas, ja? Apstīsimies tagad mūsu kursu un to manējo to kursu repozitoriju, tas, kas būs pieejams arī pēc kursa beigām, un visi šie uzdevumi var redzēt. Tātad šeit apskatīsimies, ko es nu pat izdarīju. Nu patās es izdarīju 5. pie strings, tas bija pie strings, vai ne? Te vajadzētu būt biezpiens M26, kaut uzdevums, redz, ko ir. Tad šis, tas, ko mēs visi tas risinājums, tad ir šeit pieejams, jā. Nu jā, te es teiktu tā, būtu, te ir biezpiens. Nu, lūk, jā. Nu, varbūt ir kāds, var arī kaut kas nav skaidrs no šīs, saku, man drusku tie mainīgi nosaukumi. Bijuši dažādas versijas, varētu sākums, var nozīmēt nav un slikts, varētu teikt, vai sākums start needle un end needle pieņemsim, jā, kaut kas vēl varētu būt, jā. Start index, end index varētu tā rakstīt. Tas būtu drusku labāk nekā 1 un 2, jā. Un savukārt tie ir 3 un 4, ko varētu 3 un 4 simbolizēt, es nezinu, jaunais new start un end start, jā, pēc būtības, jā. Pēc būtības mums nevajag abas divas, jā, bet, kaut kas mēs drusciņas liekam kaut ko, izslēgšu kaut ko. Jā. To man bija jautājums, vai Toms vienkārši vēl gribēja kaut ko par droši rakstīt, var arī runāt? Jā, man bija jautājums tur, ja jūs varat apstīties to manu pirmo pāstbinu. Tā, pastīsimies. Tur, kur nav tas regeks. Tāpēc tā paliks skatīsimies, ka šeit. Tev ir bez regeks arī, ļoti labi. Jā, es to taisīju tā kā uz jūsu koda bāzes, bet es mēģināju pielikt klāt to sieviešu dzimti. Un pēc tam, kad es inputā rakstīju, teiksim, tādu saliktu teikumu, kur bija gan sieviešu dzimte, nav slikts un arī nav slikta, viņš nes kāpēc izprocesēja tikai to pirmo, teiksim, to vīriešu dzimti, to sieviešu dzimti ignorēja. Viņš kā bija apmierināts, ka viņš visu izdarījis, bet nepaņēma to. Apskatīsimies tos apstāties ļoti labi. Skatāmies tā, ļoti labi. Šis variants izstāst, te varētu arī tieši to, es gribēju minēt, ka ir ka var, pēc būtiski latviešu valodā šeit mēs varam tās dzimtes dabūt automātiski kādā ziņā. Mums nemeklēsim slikts. Man liekas, te varētu būt moments, ka jāmeklē slikt, bez galotnes jāmeklē ir. Un tad mums viss strādās automātiski. Mums pat nekas nav jādara tad. Vajadzētu tā būt. Varbūt kāds, kas aizraujas ar gramatiku, var atrast kādu pretpiemēru, bet vajadzētu visam strādāt. Skatīsimies tūltās, ja? Tad, ko es darīšu? Es šo te versiju, lai palikt tajā pašā biezpienā, mēs patīsimies, šo es aizkomentēšu. Tā. Šo es aizēdīšu ciet, netraucē. Jā, krezo peli. Ctrl A
un control forward slash, man visi aizkomentēts, nekas, tā sakot, viss ir aizkomentēts, ja? Nu labi, un tad patīsimies tagad Toma risinājumu, ja? Tā, skatāmies, kas mums te labs ir. Tā, man drusciņi būtu jāpabrauc. Varētu vēl viens monitors šeit man tā. Ievedam tekstu, mūsu tekstu. Tad, vārds sakot, ja nav un slikts ir šajā ievadā, tad mums kaut kas jāsāk darīt, un tādā ziņā ir, atkal šis gadījums, šis viss ir pareizi, ja, slikts beigas, slikts ir user file, ok, slikts plus learn, ļoti viss pareizi, jā. Un šeit ir mēģināts nav un slikt atsevišķi, jā. Skatāmies, kas te noticies, tā. Un slikts un slikta. Un sanāk, tu teici, ka tev problēma ir, ja sieviešu dzimta nestrādā, vai? Ja abas dzimtas ir vienā teikumā. Bet protams, kā? Atceramies par zarošanu. Šie divi viens otru izslēdz, jā. Tātad, ja mēs rakstam šī uzdevuma, ja mums ir divi gadījumi, nav slikts un slikta, jā, tad attiecīgi šo nekad jo šis būs pozitīvs, jā. Neredz ekrānu cilvēki? Ui. Vajadzētu būt ekrānu, jo ar screen sharing. Es redzu. Visiem būtu jāredz, kā pārējiem ir. Redz visi. Visi neredz, bet lielākā daļa redz, es ļoti ceru, ka redz. Ja? Tā. Ir redz, ļoti labi. Varbūt vienkārši kaut kas pazudis, kā kādreiz kaut kas Zooms, esam it kā universitātes tīklā esam, bet vajadzētu parādīties. Skatāmies tā. Lūk. Ir ok, viss kārtībā. Labi, tad jā, kas moments te principā mums ir divi varianti. Ja tad, atsakot, tas variants, ka mēs, kā strādā šī zarošanās, ja šī pirmā līmeņa zarošanās, tad, ja šis ir paties, visi elifi, tie pēc tam vēl tiks ignorēti tajā brīdī, tajā konkrētajā programmas izpildē. Ja? Jā, lūk, tāpēc, tad ir atkal, ko mēs varētu darīt, ja mēs gribam abus atstrādāt, ko varētu darīt? Tad varētu šo atdalīt vienkārši kā atsevišķu gadījumu. Atļaut divus izpildus, vienkārši noņemat šitā, primitīvi, un viss. Tā izdarot, ja mēs gribam šādu gadījumu atļaut, jā, šādā veidā, jā. Un tad mums strādāt ar abiem pēc būtības, jā. Abus divus izdarīs, var sakot, jā, ir laba, jā. Bet vienīgais jautājums, tad atkal tev nesanāks tāds drusku sviests, jo redz, kas pa lietu. Nav slikts un nav laba. Ja ir abi divi gadījumi, tur drusku jau parāk, un tā nebija domāts, ka tā varētu būt, tad tur jāsāk domāt, kas tur nomainīsies. Tad var abos divos, ja dubult gadījums, tad notiks, izdrukās abus divus vienkārši netīšām, šo un šo izdrukās atsevišķi. Nē, ok, tā var darīt, jā, tā var darīt. Savukārt, kas ar to else, jā, savukārt šis ir, tā tad, būtu tas bāzes gadījums. Tad šī gadījums nav nevien if, if, tad kas jādara? Ja kaut kas nav. If not. Jā. Tā. Padomās, vai tad loģi, tad drusku viltīgais. Tad, ja nav, vai. Jā. Mums kaut kas, kādreiz jāpadomā. Kāds gadījums, mēs negribētu neko drukāt ārā. Kāds gadījums, ja nav vai nu slikts vai nav, bet mums arī tas moments jāprot visi trīs gadījumi. Tad, ja nav, jā. Atceramies, ka vēlreiz atgādināšu to, ka tas, ko mēs pārbaudām ar in, ir tas pats, ko darīt šeit ar -1, jā, tas pats, jā, indeks, vai nu atrod indeksu -1, vai arī pārbaudas pirms, kaut ko meklē, jā, mēs jau paskatāmies, vai nav vispār tāds vārds eksistē. Bet tagad drusku ļoti viltīga šo loģiku, tagad būs, kuros gadījumos mēs gribētu rakstīt šo. Tas sanāk, ka mums nav vairāk zarošanās, tas ir tikai pārbauda, vai ir vērts kaut ko darīt. Tad trīs neatkarīgās vietās. Šeit, jā, pirmais gadījums, otrs gadījums, jā, tad divi potenciāli teksti, un trešais, tad kas būs? Tā tad, ja, ja nav in user input, tad te nevajag šo te un, jā, or, jā, or, iekavās, skatāmies tagad tā. Vai arī nav arī šis te not slikts in user, nevajag šobrīd, nevajag iekavas, nevajag tik daudz, un, or, jā, tā, pazīmies, vai te mums sanāk te, or, tad, ja šis ir nepaties, ja nav mums, šis nav, labi, vai arī, jā, vai arī,
nav slikts, tad šis ir grūts stadījums, jo mums jābūt 2 gadījumi. Ja nebūtu tas, man drusku negribas domāt, ko es darītu, es vienkārši šitā darītu un viss. Ja. Tas mums nav pilnīgi, ja, bet tad man ir garantija, jo šis ir tāds grīdī, ja viņš visu iekļaut tos abus divus, ja, man slinkums domāt par loģiku tagad, ja. Bet jā, ja nav šis, vai arī nav šis, var sakot, jebkurš vai abi nav, tad mums var sakot, ja vai nu viens vai otrs nav, vai arī abi nav, tad nozīmē to, ka mums oriģinālais teksts jāstēlo. Pabeigās, vai tagad viss strādās. Man liekas, ka vajadzētu, bet skatīsimies, pārbaudīsim tādu piemēru. Varat man dot kādu piemēru. Tā, atkal pa biespienu, ja, ievadīsim tekstu. Jā, viss ir ok. Tad biespiens ir lielisks. Tad, ko es sagaidu? Biespiens nav lielisks. Nu, labi, nav lielisks. Nedaudz vecs. Nedaudz vecs. Jā? Jā. Nu jā. Labi. Mēģinam nākošo. Nu, tā tad nākošais būtu, ja biespiens nav nemaz tik slikts. Biespiens nav nemaz tik slikts, vai ne? Jā, lieliski. Ok, super. Tātad kaut ko sieviešu dzimtē pamēģināsim. Jā. Tad nauda nav nemaz tik slikta. Vai ne? Nauda ir laba. Ok, strādā. Un tagad, kas notiek brīviem, mēs abus divus. Ko piemēru, ko tu domāji, tad nauda nav tik slikta, bet nu, lūk, te ir tas moments, bet biespiens ir slikts, ja? Un te ir tas moments, tad mums loģiski no valodas viedokļa, ja, sanāks kā? Vai strādā abi divi varianti parādīties, ja? Ja, tāpēc, ka nav un slikta un nav slikts, ja, tad tas, ka viņš ir slikts, ja, tad ir tas moments no semantisks, no nozīmes viedokļa, latviešot nozīmes nesanāks pareizi, bet no programmatūras viedokļa sanāks pareizi, bet es viņu, kāpēc viņu rakstu šeit, ka es viņu neesmu gatavs ielikt, Ctrl X, ja, vajadzēja man nokopēt, pagaidiet, drusciņu, vajadzēja nokopēt, es negribu rakstīt vēlreiz, ok, kas notiekās, Tā mums nav, tāda komanda nav, protams, kāpēc, tāpēc, ka nav tādas komandas, tas ir no komanda rindā. Tagad vēlreiz. Ok, tagad ir. Es labo peltot, copy paste jau uztaisīju, lai man negribas šo visu rakstīt vēlreiz, šo visu bilo pente. Un, jā, nauda ir labs, nauda ir laba, bet biespiens ir slikts. Skatījums, kas mums sanāk? Nu, lūk, nauda ir labs, tas ir tādā vīriešu dzimta, vai ne? Tā bija tā vīrieša. Nauda, jā, ir labs. Jā, nu sanāk tā jocīgi. Bet tāpēc, ka nav bijis šeit, nu tas tāpēc, ka, protams, nu tur tas nav valodas, bet programmas tādā korekti. Nu, tas, principā, vienkārši divas vienā nebija plānots, ka vienā var abas divas dzimas apstrādāt. Tu nesanāk īsti. Jā. Bet saprast var to ideju, kā programma strādā, es ceru. Jā. Jā. Labi. Varbūt kādam vēl kāds jautājums par šo programmu, šo versiju. Nu, viņas abas divas man ļoti līdzīgas, jā. Es saku, es personīgi varētu arī ņemt viņu kā šādi slikt, un tad automātiski nav jāņem galotni jādomā, vai A vai S būs automātiski, starp citu arī varētu to pārrakstīt. Principā neiet tik sīk iekšā, ja vien nav kāds pretpiemērs, ja, kaut kas sliktums, sliktie, kaut kas tāds, nu tad tie varētu jādomā par tiem variantiem, ja. Tā teikt, varbūt tās šī gadījumā varētu meklēt uzreiz jau vienu simbolu ātrāk. Nu, lūk. Tā. Šīs izmaiņas, tad es ielikšu klāt jums repozitorijā. Another biespiens. Ja. Un tagad parādīšu, kas jums būtu atkal. Man bija prasīja par šo git. Ja. Tātad, kas jums ir vajadzīgs, lai smuki varētu šīs izmaiņām sekot. Jo tagad, ja mēs paskatāmies, ja, es nu patās publiski pievienoju šīs izmaiņas. Ja, šeit viņas parādās. Un varēs redzēt arī šo otru biespienu variantu. Šis te, nu skatāmies, vai laiks te ir viņam. Kas te ir vajadzīgs? Nav, nu patās. Tad, nu patās, ja, ir redzams un var redzēt, ka ir arī otrs variants. Ja, ir otrs variants, vai ne? Ir redzams. Nu, lūk. Bet, jums variants, kā jūs tam sekot, viens ir ņemt kopīt šeit no šeit kopēt, vai arī var lejuplādēt rāpi, ņemsim, vai lejupēt to failu, var arī ko darīt.
Ja jums nav nekāds git uzstādīts, jūs varētu šeit labelēt zipu, un tas būtu samērā arī nepārāk labs risinājums. Kāpēc? Jo jums katru reizi būtu jauns zips jāliek, katru reizi, kad kaut ko pamaina. Es parādīšu, kā to var šo git saukto versiju kontroli. Viņa ir iebūvēta Visual Studio Code, kā daudzos profesionālos rīkos, ja, un viņi var izmantot. Kas tas par brīnumu tāds? Mēs sāksim ar to varbūt tās. Kas ir gits? Ja? Tad gits ir grāmatvedība kodam pēc būtības. Tātad vēsture pēc būtības. Tātad git ir versiju kontrole. Citiem vārdiem grāmatvedība vai vēsture koda izmaiņām. Ja. Nu, lūk. Un tā to ļoti silti, ja jūs sakat, ko darīt profesionāli, noteikti tas būtu 100%, 99% prasība, lai kaut kas tāds būtu. Git nav vienīgā, bet git ir pat labāk mūsdienās teikt, 90%, 99%, jā, no tirgus, jā, un aizņem. Un kāpēc? Tam ir savi iemesli, jo viens ir iemesls ir git radītājs. Nu, pat tās bija jubileja, 20 gadu jubileja, nu, pat tās bija git, jā. Un tad, kur radītājs git ir tāds puisis, droši vien dzirdēsiet vārdu, viņa vārds ir Linus Torvalds. Jā, un Linus Torvalds, kā jūs domājat, kas viņam ir tas svarīgs, ko viņš ir visvairāk slavens, ar ko ir Linus Torvalds? Ar Linux, protams, jā. Tāda pasaulē populārāka operētāja sistēma, uz kuras bāzēts gan Android, gan visi serveri griežās, ļoti daudz, kas griežās, jā. Un viņš Linux kodolu izveidoja 90. gadu sākumā, un šis projekts auga lielāks un lielāks un lielāks, jā. Ļoti tehniski sarežģīts projekts, jā. Pēc būtības abrīnojam, ka viņš jau sakot izdzīvojis uz mūsdienām, un ne tikai uzdzīvojis, bet arī uzvarējis, tā teikt, de facto, jā. Un, tad sakot, jā, aizmugurē gan visam uz Linux griežās ļoti daudz ierīcēs. Un, lūk, un viņam tad šādā projektā, nu, vadīt koda izmaiņas, jā, ir ļoti svarīgi. Jo savādāk, iedomājies, kā mēs darām, kā vecos laikos darām, vēl kāds tā dara noteikti. Fails 1, šis ir īstā versija, nu, tā būs super īstā versija, versija B, versija C, nu, šī ir tiešām final versija, ja, kaut kādam projektu, kaut kādam failam, ja. Nu, tā mēs sākam saukt, viņas beigās tā ir trakumā. Tā vietā, ko mēs darām, strādājot ar teksta failiem, kods teksta faili, veidojās ieraksts. Piemēram, šī gadījumā parādīšu, kas veidosies to rezultātu, ja. Es tagad aiziešu pie mūsu saraksta, un te ir 122 iegrāmatoti. Tad šī projektā, ja šī kursa lapā, ir 122 iegrāmatoti, un pēdējais bija, nu patās, ja, ko var redzēt šodien 10. aprīlī, ir biespiens, ja, bija, un apsmies, kas mums ir. Mums ir biespiens ar slice, ja, mēs varam apstīties uzreiz, to viss šis publiski pieejams, ja, ka lūk, ar plusiņiem šīs rindas tika pieliktas klāt. Un tagad paskatīsimies, kas notikās pēc tam, ja, nākošajā slice, ja šeit, vai nezinu, cits biespiens, turpinājums, tagad parās mīnusiņi, ja, mīnusiņš nozīmē, ka kods ir atņemts, ja, nav vairāk šāda rindiņa, tā vietā ir jaunas rindiņas, šī gadījumā mums tās izmaiņas ļoti minimālas, tikai viens hashiņš, viena restīte pienāca klāt. Bet nāca arī klāt šādas rindas ar to kodu. Nu, lūk, un šādā veidā nav, protams, tam visu laiku jāsako līdzi, bet ja vajag, tad ir ļoti svētīgi. Un kas svarīgākais, protams, tas ir, ja jūs dators skaidrs aiziet par pieskari, jūs ir pareizi uzstādījis, jūs varat atgūt visu, kas ir darīts. Jā, man ir bijis tā vairākas reizes dzīvē, kad kaut kāds datoram aiziet kaut kas par pieskari un nav problēma. Ieliek jaunu disku, visu aizlaiž un varu strādāt, nu, burtiski pusstundu vēlāk varu strādāt. Nu, lūk, tā kā ļoti svētīga lieta, jā, visi tie, kas ir savu kursu darbu vai kaut kādu mēģināšu nodot un failu, kas sakot, suns apēd, jā, šo lietu zinās, šo sajūtu zinās, vai ne? Visiem gadies kaut kāds fails ir, tā teikt, norakts un pazudis, jā, un nu, tad ir bēdīgi. Tātad, bet kā to visu dabūt iekšā? Jums šī gadījumā, jums pat kursu vajadzībām nav liela prasību, jums vajadzētu tikai uzstādīt vienu lietu. Ja? Tātad jums būtu jāiet komandu rindā, tiem, kam Macintosh jau viss būs, tad jums kas mums jāiedara šeit, ierakstam git version. Ja? Ierakstam iekšā git version, ja? Ierakstam terminālī git un version. Ja? Un, ja nav, ja met kļūdu, tad būs jāuzstāda. Ja? Un tad nav nekāda
problēma. Kā to uzstādīt? Vienkārši, jā, git, SCM, jā, downloads, ko 30 megabaiti, tad man ir veca versija, tas nekas, man taču šodien vēl vecāka, jā. Nu, pat tās jaunākā versija, uz Windows, Mac, atver kādu jums sistēmu, nu, Linux jums nevajadzēs, jūs paši zināsiet, kā uzlikt, jā, bet jā. Un kā man taču sakot šeit, jā, šeit lejuplādējām, tad šeit, ja nav, tad, vai arī vienkārši nezinām, tad, ja nav, tad lejuplādējām no šejienes, jā. Attiecīgo versiju, un tur, principā, visas standarta default versijas lietas. Un kas ir, kad uzstādīts? Ja, kad uzstādīts git, tad vēlams pārstartēt Visual Studio Code. Ja? Ko jūs dabūsiet? Visual Studio Code ir iebūvēts atbalsts gitam. Ko tas viss dod? Parādīšu to ideju. Tātad, uztaisīšu tagad šādu te close folder. Jā, nu, es pilnīgi jaunā, atvērts Visual Studio Code, tajā pirmajā reizē, tā teikt, emulēsim šo te, jā. Nu, gluži pirmā reize nav, viņš atrast, ko esam darījuši, bet ko es darīšu tagad, ir tāda pozīcija, clone git repository parādās tagad, un to tagad varēs sākt izmantot. Kaut kur te jābūt arī bija, laikam šeit arī varēja darīt, bet viņi parādās šeit, jā, clone git repository, un ko tas nozīmē? Tagad, ja, clone remote repository to a local folder. Tas nozīmē, ka tas ir jādara vienu reizi. Man jāzina šī attālinātā, mākoņa versijas repozitorijas adrese, ja, un ļoti populāra vieta ir GitHubs. Tad, kāda saistīta GitHubam ar Gitu? Tehniski GitHubs ir principā, pēc kā vārdās rakstīts. Tas ir principā, serveru kolekcija, hub, tad vieta, satikšanās vieta, hub ir tā kā, kā es saku, centrāle, ja? Jo Gits pēc savas būtības ir domāts katrā datorā sava, tā sakot, decentralizēta versija kontrole, ja grāmatvedība, bet, kā mēs zinām, ar visām decentralizētām lietām, tomēr beigās ir vajadzīga kaut kāda centrāla lieta, kur satikties, ja? Un tad šis te GitHub ir viena pati populārākā. Microsoft samaksāja 8 miljardus par šo jaunu uzņēmumu, pirms kādiem 500-6 gadiem. Un jau tagad kādus 6 gadus pieder Microsoftam, un tur pēc būtības var arī maksāt, bet principā pa brīvu var likt dažādi veidi projektus, ja? Var likt privāti, var likt arī kā publiski, un liekat, kuru publisku projektu pēc būtības jūs varat lejuplādēt šeit, kas ir vajadzīgs, jums ir jāzina šī adrese, ja? Tad šeit ir adrese, ja, code, šādi te, un tagad šo adresi, ja, code, ja, HTTPS, ja, šī adrese, es ielieku iekšā šeit. Clone, ja. Iedod adresi, viņš jau piedāvā mums GitHub, tāpēc, ka, kā Visual Studio Code pieder Microsoftam, tad abi divi, viņš jau uzreiz piedāvā GitHub. Bet ir arī citas vietas. Es neteicu, ka obligāti GitHubā jātur. Ir arī privātie, kompāniju serveri, varbūt kaut kādā jūsu uzņēmuma arī varbūt savu adresi, ja. Tur vēl būtu paroles paredzēt, bet pagaidām to neiesim iekšā. Tad šī adrese, jūs ieliekat šo vienu reizi, ja. Un nākušais solis būs prasība, kur to projektu klonēt. Nu, manā gadījumā nav liela jēga no viņa, tāpēc man jau ir viņš īstenībā. Bet izdomāsim, pieņemsim kaut kādu dokuments, es teikšu dokuments, un pieņemsim, es redzu reiz dokumentos filtru arī. Vienīgā prasība ir nelikt tur, kur jau ir kāds cits GitHub projekts, Git projekts. Ja? Tad izdomāsim jaunu mapi, mani aprīļa projekti. My April projects, vienalga, April projects, ja. Un tā ir tā teikt tāda, vecāku mapi, kāda, kurā būs iekšā tas projekts, ja. Skatīsimies, ja, šeit, kur man ir palika My April, kur man April, daudz ir projekti, My April projects, ja. Un select, un tagad parādās komanda cloning git repository, un jūs piedāvā, vai gribat apsties, kas tur ir, un jūs redzēsiet, ka tur būs viss kods, ko mēs esam darījuši, jā, visi materiāli ir. Un atkal, kāda tā jēga? Tagad jūs vienreiz jūs jāuzticās, ka es tos visu lieku, nekādas sliktas lietas nelieku, un Python kodā tur tā atklāt, nekas nevajadzētu būt nekam sliktam šeit, šī gadījumā, ja jūs uzticaties, un uzmet to, ka jūs visi jums pilnīgi piekļuve, bet tagad iedomāsimies, ka šis ir cits dators. Man ir, tas ir divas mapes, jā, tagad man ir, jā, šī mape man ir
stāv kaut kur šeit, jā, kur man viņa rekomendēja iepriekš projekts, kur stāv šāda mape, jā. Īstenībā, vispār, es teikšu, tā kā neliela fikcija, ka šis būtu citā datorā stāvēt šī mape, jā. Un savukārt man pamatlieta stāv, jā, kur viņš palicis, tagad ir jātais vēl viens, jā, loks, kur stāv man pamatprojekts. Jā, tas pats projekts, protams, bet es tā kā emulēšu citu datoru, jā. Man stāv šeit GitHubā, viņš stāv citā projekta mapē. Nu, lūk. Un tagad, jā, es kaut ko pielišu klāt, piemēram par lists, mēs runāsim par sarakstiem, jā. Piemēram readme failā, jā, reiku šeit, jā. Runāsim par sarakstiem, apskatīsim mājas darbu. Mājas darbu un mājas darbu. Apskatīsim Git pamatus un apskatīsim sarakstu Pythonā. Nu, lūk, tā ir tā pamat lielā doma, vai ne? Nu, lūk, es ielikšu šos te failus, tas teksta fails, jā, tas nav Python fails, vienkārši teksta fails, un tad skatīsimies, ko es darīšu. Es viņus saglabāju, jā. Tā kā man ir piekļuvi, man ir autorizācija šim konkrētam projektam arī GitHubā, jo man ir konts tur atvērts, jā. Līdz ar to es varēšu arī aizsūtīt šo te aizsūtīt. Jums tas nav jādara, to es daru jūsu vietā, tā teikt, jā, jūs izmaiņas, jā. Un, attiecīgi, es vienkārši aizmirsu izrakstīt, jā. Jā, es aizmirsu uzrakstīt, jā. Kā saukt šo projektu? Jāpasaka, ko es darīju. Added Latvian message about list. Nu, kaut kas tāds, nu, nav nekas. Un tagad skatāmies tagad šādu momentu, par ko tā iet runa. Man tagad ir lists, aiziet uz lists. Ja. Tur ir man lists. Šeit. Ja. Un te es pažot, man ir šis te, tas readme fails, ja, un te nav, sākam lekciju, bet man nav nekas vēl ierakstīts šeit iekšā. Nu, šīs daļas tajā brīdī, tās nosinhronizēsies par to publisko vietu, ja. Tas mēs būtības aizsūt, push, tas sūtīšana, push, aizspiež, ja, aizspiež uz otru to te serveri, ja, skatāmies, parasti sūtīgās pāris sekundēs, ja kādreiz ir drusciņi kaut kāds mākonī, kaut kāds, sakot, ir aizsiem, bet redziet, man parādījās momentā, ja, šīs izmaiņas ir šeit, nu, lūk, ja, un tagad es iešu savu otru datoru, tā teikt, nu, fiktīvo datoru, ja, man bija šis te, vai ne, šī datorā, apstamies, jā, nu tas tā otra vieta, 6, jā, kad mēs šeit, te nav tā, jā, nav šā, un tas būtu tas tā kā jūs, tagad būtu kā jūs, var sakot, jums tagad būtu, kas jādara, vienreiz noklonējam, un tagad man atliek tikai ko darīt pull, un skatāmies. Redziet, automātiski ir šīs izmaiņas atspoguļotas, jā, tad jums, principā, jūsu darba plūsma, tad jums, lai sekotu līdzi koda izmaiņām, tikai vienreiz klon, jā, kā tur bija šitas te, jā, pēc tam tikai vajag pull. Vienīgais, tagad te ir tāds pēdējais moments, pirms pāriem pie sarakstiem, vienīgais, kas jādara, vienīgais vēlams savu kodu rakstīt failos, kuros savos failos, ja. Tas ir nemodificēt kodu manējos. Kāpēc? Jo tad var sanākt tā sauktais merge konflikts. Nu, kad divi, ja, kopā. Tos var atrisināt, bet tas būtu, nu, šim, tad jūs izmantot man tikai kā pasīties, jūs būtu vilcējis, jūs novelkat, lejuplādējat, bet jums nav, no šim projektam nav jāpievēlēt klāt, jums nav tās tiesības, jā. Tiem, kam ir interesi, mēs varam kādreiz citreiz parunāt arī, kā darboties arī tajā sūtīšanas režīmā, tajā push, kas ir vajadzīgs. Un tur ir vajadzīgs divas mazas rindiņas jākonfigurē, bet šodien es to neskatīšu, jā. Kam interesē, jā, ja kādam ir interese vēl vairāk, iedošu vēl vienu saiti. Lasens vien ļoti liela korporatīvā, tā teikt, korporatīvā, kā es saka, projektu pārvaldības sistēma tā ir, ja, un viņiem viens no lielākiem konkurentiem GitHubā, viņiem ir savs bitpakets, arī, ja. Nu, lūk, bet jūs te ir parādīts, kas būtu vēl vajadzīgs, ko vajag uzstādīt, var sakot, ja.
tiem, kam pilnībā uzstādīt Git, lai var arī sūtīt, te ir pilnās instrukcijas. Ja? Nu, es domāju, tagad to neķersimies, jo mums jau palikts ir, tā teikt, kārtīgi, tāpēc rokas un pāri pie galvenā šodienas temata. Ja? Šis mums bija tas Git. Ja? Nu ko? Sāksim tagad mēs, var arī liet GitHub kontu, tad jūs vienkārši jāaiziet, ir uz šo šeit, kur augšā, piemēram, ja būtu atlogojies, tur ir autorizācija, te varat, laikam, iesim šeit, es būtu GitHub, es nebūtu ielogojies iekšā, tad sign up, sign up, tur ir parole, laikam, telefona konts, kas tur viņiem tad, viņiem vairāk agrāk nevajadzēja telefonu, tagad mums Microsoft grib telefonu visam, un attiecīgi, viņam nāk līdzi, ar mums jāatbalsta mūsdienās, starp citu arī, pa brīvu, ļoti daudz ko deva pa brīvu. Principā, tikai tiem, kas ko ļoti nopietni sāk darīt, tas sākās kaut kādas maksas lietas. Arī tad nav arī vajadzīgs īstenībā. Labi, bet es domāju, pietiks pēdām par Gitu un GitHubu. Atceros vēlreiz, Gits ir tā versija kontrole, GitHubs ir tā vieta, kur tiek glabāti tāda publiskā satikšanās vieta, kā sakot, publiskā glabātuve, varētu teikt tā. Labi, tātad pārējām pie mūsu galvenās tēmas un runāsim par sarakstiem. Tātad, ko es darīšu? Es uztaisīšu jaunu failu, kā jau solīju. Kāpēc neiet? Neiet baterija. Nu labi, tāpēc neiet. Tā tad aizdarīšu šo ciet. Un taisīšu jaunu failu. Lists M275. Tātad vispirms sāksim ar to jautājumu, kāpēc mums vispār vajadzētu, kāpēc šāda lieta būtu vajadzīga vispārībā. Tātad, mēs zinām, we already know our basic primitive data types. Tos arī tā sauc, primitīvie. Tad ir int, mēs zinām, float, mēs zinām, string, mēs zinām, bool, mēs zinām, un mēs zinām, mēs varam teikt mainīgo šādā ziņā. Lūk. There are other more complex. Ir lietas, ko mēs varam būvēt no šiem tipiem. Tad, kāpēc būtu vajadzīgs? For example, why would we want this? Tad jautājums, kāpēc? Let's say we want to store a shopping list. Item 1, būtu kas tur, pieņemsim milk, item 2 būtu eggs, item 3 bread, un tādā veidā butter, un cheese un tā tālāk, Es ceru, ka jūs redzat, kur ir problēma, Tā kā tiem var 1, var 2, var 3, var 4, Pēc būtības, we are talking about the same type of data here, What do we do when we need 100 or 1000 or million? Esmu redzējis cilvēku arī 100 mainīgo šajā vietā, bet viņi pēc būtības simbolizē vienu lietu, šo te shopping, lūk. Un tam arī ir saraksts domāts, But that would be rather silly, vai ne? Instead, Python offers us a way, tas ir saraksts, In other language, it is called an array, Tad doma ir kāda. Sarakstā var būt jebkurš skaits datu, items, kaut kas, un jebkurš, var būt, jebkurš tips ieskaitot arī citu sarakstu, Best use of a list is to store items of a similar type, such as string or int, Visus vienāds, atkal. Tas nav Pythons ir ļoti liberāla valoda, ļauj darīt jebko.
Bet jūs varat arī jaukt, if need be. If needed, jā, nu lūk, tā ir tā pamatdoma, jā, nu lūk, jā. Un tā, tagad es to saglabāšu, atkal, jā, lists M27, un tad apsimies vēlreiz. Lūk, un tajā ziņā, ja mēs patīsimies šeit, skatāmies, nu patās parādījās, un jūs esat pool, jums izvēlas to izdarīt, tad šeit jau būs šis fails parādās, ja? Jau visu, ko es rakstīju, automātiski ir, un jūs varat tajot to git pool, jums dabūsiet šo datus. Nu, lūk, tātad ideja kāda, ja? So my shopping list, ja? Es varu darīt šādi te, ja? Milk, egg, butters, ja? Saraksta stringiem un print, ja? Shopping list. Tā ir tā lieta, ko mēs varam darīt. Mēs varam visus ielikt vienā sarakstā, vai ne? Kāpēc man termināls, kas man te debug nevajadzēja? Jā, es negribu problēmas, man nevajag, man nav problēmu. Un kas mums ir vajadzīgs, kas mums būtu vēl vajadzīgs? Kontrole, pat vienu sekundīti. Kur man aizgāja tas, reku bija laikam, reku termināls. Reku ir termināls, šo man nevajag problēmas. Tāpēc, viss kārtībā. Viss kārtībā, reku ir. Jā. Nu, lūk, tad mēs izdrukājām, jā, mūsu pirmo sarakstu, jā, iepirkšanās sarakstu. Nav pārāk veselīgs, jā, piens, nu nezinu, zemtauku piens, olas, sviests un siers, tā. Jā, nu latvieši mums mums gribētos visu šo te, vai ne? Nu, lūk, bet tā, tad ideja, ka mēs varam salikt vairākus lietas kopā, bet tad parāsim drusku sīkāk, ko tad mēs varam darīt ar listu, vispār kopā. Okay, so what can we do with a list? Tas print type, jā. Tas, protams, ir saraksts, vai ne? Oi, ko es izdarīju? Ko es kaut kādā iekavēs, ka viens sakot? Ko es tā sakot? Es ne tajā vietā esmu. Vai es tev tas kā ir? Atvērt divus logus, man vajadzēs atmest, kur es esmu. Jā, es ne tajā aprīļa projektā. Nu, redz, neesmu pateikt, man jāuztaisa. Šis te būs jāiet, man, protams, šī daļa, tas kā ir, man būs jāiet tagad šo projektu sēdēšu ciet, es negribu glabāt vairāk, es iešu otrajā, man nevajag divus datorus, tas sakot, šo sēdēšu ciet, don't save, ja, es iešu tomēr pamatprojektā, ko es strādāju, visu laiku strādāju šo te, jā, es kā ir, tad jāuztais pool būs, protams, jā, man te nav tas lists, nav, man jāuztais pool, jā. Nepareizā vietā strādājot. Tas nekas. Man tad būs, ja reku man es ievilku, reku man ir, un tad es varu turpināt. Es nezinu, cik kaut ko norāvu nost, jā, reku ir, jā. Nu, lūk, jā. Un tagad man ir pareizajā vietā. Mēs varam izpildīt šo te kodu, jā. Jā, viņš tad skatāmies. Nu jā, viss strādā. Tad saraksts ir, jā. Ko tad mēs varam darīt ar šo sarakstu? Jā, so we can create a list. Jā, pirmais, jā. Create a list. Otrais, ko mēs varam darīt? Mēs varam, jā, indeksu, jā. We can check if item, jā, tā būs. Mēs varam pielikt klātu, mēs skatīsimies, jā. Mēs varam, we can modify contents of some item in a list by index, jā. Mutable by index. Mutable nozīmē izmaiņa, jā, mutācija, nu vislabāk briesmīgi, jā. Būs skatāt kaut Černobiļu, bet principā tā ir vienkārši tāds termins, tika izmantot datorzinātnēs, lai mēs kaut ko mainām, jā. Ko vēl var darīt? Mēs varam pielikt, jā. Mēs varam noņemt, jā. Mēs varēsim arī sakārtot, jā. Mēs varam sakārtot, jā. Varam apgriezt, jā. Mēs varam arī ciklot, we can loop, to mēs arī varam darīt, jā. To mēs darīsim, to arī var, jā, to arī var. Mēs varam griezt, to mēs skatīsimies, protams, mēs varam iterēt, loop cikls, jā, garums, ko mēs vēl varam darīt, jā.
Nu jau daudz ir. Un indeksu to mēs atradīsim, jā. Un we can nest. Jā. Nu jā, tā. Nu, bet domāju, pietiks pagaidām, vai ne? Advanced, jā, pēdējais ir advanced weak list comprehension. Jā, tas arī ir, jā. Labi, tā. Nu, daudz, nezinu, vai mēs visu apstīsimies, redzēsim, kā mums ies, nav obligāti visu apstīsimies. Tas, kas būtu apstīsimies, galvenais tās pamatlietas, lai tiktu uz tām pamatlietām, jā, turpmākās stundas laikā mēs skatīsimies visu. Tad galvenais, ka mēs ejam tālāk, vai var saprast to ideju, kāpēc mums vajadzētu, jā. Jā, nu, lūk, sāksim tagad atkal vēlreiz, jā. Jā, tātad mums ir viena vieta, jā, kur līdzīgas lietas saglabāt, vai ne? Tā ir tā pamat ideja. Parādīšu, kā mēs varam redzēt arī tukšu sarakstu. Ja? Tad mums ir kvadrāti iekavas, ja? Sintaksē. Ja? Šo es saglabāšu. List and what can be done with them. Ja? Viena liela atšķirība starp stringiem ir, ka sarakstus varēs arī mainīt. Tā ir tā lieta. Ja stringus pašus ne, bet tieši sarakstu elementus varēs mainīt. Tā. Ja mēs tagad apstīsimies, tagad aiziet git pool, jūs redzētu, ka šeit tagad vajadzētu būt arī lūk šis te. Jā. Labi. Tā. Tas ir kādi emoji, kamēr mums te nav laika, kamēr, lai būtu smaidīgāk tā lieta visa. Es pieliešu klāt emoji arī klāt, kamēr mums te ir. Jā. Ceru, ka AI man palīdzēs, jā. Jā, kur man tagad ir viss. Tāpēc man iet uz priekšu, uz augšu. Rekum, jā. Tā tad, pieņemsim, es varētu piens, milk emoji ir tāds. Man liekas, ka ir. Samā droši, ka ir glass of milk. Aha, kolosāli. Tā jau nepērk pienu. Tā pērk pienu. Reku ir. Jāpērk, laikam, uz piens. Nu, laikam tā, nu, nevarēsim. Tad šeit arī varētu, bet šeit ielikšu, jā. Vai ja tur, ne tur, tajā manā Visual Studio Code, ja šeit ielikšu pienu. Jā, šeit, nu, eggs ir. Nu, kamān, es negribu. Lai ieiet ar to olas. Mums ar roku jādara viss. Nu, labi, egg. Mas ir olas arī. Jā, reku ir. Ņemot kopiju. Jā. Bred ir, es zinu, ka ir. Es tā aizējuši cietāt, skatām tā. Tad vajadzētu būt. Nu, kamāni. Man ir slinkums. Nu, kamāni. Tiešām viņš neuzķēra, ko es gribu darīt. Man ir slinkums rakstīt, viņas meklēt. Aizmidzis man ir mākslīgais intelekts. Jā, alfāls, viņam vajadzētu strādāt. Man neko nepiedāvā. Tagad bija. Nu, patās, kāpēc es neredzu. Kopils aizmidzis, kaut kas aizmidzis. Man būs jāliet ar roku, labi. Žēl. Jā, tad man ātri to izdarīsim pirms pārtraukuma. Jā, bread. Jā, kā mēs ņemsim šādu, jā. Jā. Nu, un kas tur vēl bija mums, jā. Kā var aizmirst šādi te? Pagaidām šādi, jā. Pietiks pagaidām, jā. Tas bija tikai vērā tāds ekstra bonusā. Jā, nu, ok, jā. Labi. Tā tad, nu, viņš tiešām nevar. Viņam būtu jāpiedāvā, nu, labi. Tam. Labi, tad skatāmies, ko mēs varam darīt tagad. Tātad mēs darām šo sarakstu. Jā, sāksim ar to, ka mēs gribam uztaisīt sarakstu, vai ne? Tātad, jā, empty list, sāksim ar tukšu sarakstu. Empty list šādā veidā, jā? Empty list, empty list, jā? Tātad, use square brackets, jā? Tad, tukšu sarakstu atkal. Tukšu stringu nav liela vajadzība, bet tukšu sarakstu, kāpēc? Jā, we can add
We can add items to any list later. Ok, labi. Tā. Jā, to mēs to skatīsimies. Jā, mēs tagad paskatīsimies ar indeksāciju. Jā. Pirmā lieta, ko mēs gribēsim darīt, jā. Let's look at our shopping list by index. Pirmais, tad tas pats, ko jūs mācījāties iepriekšējā nodarbībā, tas pats labās ziņas jums šī gadījumā nekas nemainīsies, jā. Otrais un, protams, arī trešais, jā, un trešais, jā. Labi, jā. Tad milk, eggs, bread, vai ne? Tad pirmais, otrais, trešais. Zero-based indexing, jā. Var saprast. Un tad, kā jūs domājat, kā vēl varētu dabūt, how many items do I have in my list? Print, jā, F, jā. Tātad len, atceries len, garums, jā. Len, man ir tik daudz elementi manā sarakstā. Man ir 3. Tātad, atkal es varētu, tad kā es dabūtu again? We have negative indexing. If we want to use it. Tas nav obligāti, protams, atkal, to use from right, from end. Yeah. So, print, last item to buy today. Yeah. Pēdējais būs kas? Maize. Yeah. Yeah. Jānopērk būs maize tomēr šodien, vai ne? Nu, lūk. Yeah. Kā mums ir indeksācija? Par indeksāciju. Atceramies. Var saprast, vai ne? Jā, indeks skaidri. Nu, jā, ja kaut kādam nav skaidrs, droši sakiet, ja kaut kas nav skaidrs, kā piekļūt šiem elementiem. Nu, lūk. Tātad mums ir šie elementi. Jā, mēs varam piekļūt. Un atceramies vēl vienu lietu, ko mēs no iepriekšējās lekcijas bija tā slavenā griešana, tā maizes griešana, tā slicing. Un to slicing arī mēs varēsim darīt. Jā, nu lūk. Jā. Tātad, vismaz varam pārvēt, vai mums ir maize. Jā. Let's check whether we have bread. Jā. Print. Jā. Do we have bread? Jā. Jā. Tātad, šī gadījumā ievērot, jā, the match has to be exact. Jā. Šī gadījumā arī tā emoji. Te būs jautājums, varētu būt kāds jautājums reiz, ko darīt, man tas emoji nav svarīgs, ja tikai bread. Jā. We need not exact match. Then we will need to move about that later. Jā. Tad mums jā. Labi. Tad mums ir maize. Mums maize ir, jā. Kā būtu, ja mums ir alus šeit? How about beer? Jā. Diemžēl nebūs. Jā. Neko darīt. Ārsta nevajadzētu, vai ne? Ceturtdienā nevajadzētu. Nu, lūk. Gaidīsim nedēļas nogali. Nu, lūk, nav alus, jā. Un tajā ziņā tagad mēs nākošais, ko mēs varam darīt, jā, mēs varētu sākt taisīt griešanu. Un, lai būtu griešana, to mēs vēl pastīsimies. Es uzlikšu, let's use some numbers to demonstrate slicing, jā. Tieši tā numbers, jā. Parāšu vēl vienu jaunu lietu. List, range. Nu, sāksim no 0 līdz 100, no 120, teiksim, ja, pa 10. Tad mums no 0 līdz 110, atceramies, ja. Jā, tas būs saraksts. Tad šī gadījumā ievērojiet, ja. Note, we use list to convert range to a list. Range is iterable, ja, loopable. Thus we can create a list from it. Print numbers. Jā. 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 Nu, lūk. Redzat, no 0 līdz 110. Tātad pirmos 3, jā. First 3 būs kas?
Atceramies? Jā, first 3 ir kas? Atceramies griešanas sintaks. Pirmie 3 laitemi, jā, šādi te. Labi. Jā, un pēdējie 3, atceramies arī pēdējos 3, last 3 ir kā? -3, vai ne? Mums ir 0, 1, 3, jā, un attiecīgi šādi te. Mums arī ir griešana. Labi, turpināsim pēc kādām, teiksim, 7:07. 7:06. Labi, maz Pauli, maza, un to B. Kāpēc man tāda liela? Kāpēc man ir bold? Nemaz, kāpēc man ir bold priekšnoslēdzies, kā es to izdabūju gatavu? Kapsloks. Maza Pauli. Turpinam pēc 5 minūtēm. 19:06.